Tā, te ir baigā problēma. Šeit ir aizsarga tīkli uz visas tranšejas, bet aizsarga tīkli jau ir nokalpojuši. Es nezinu, cik gadus viņi te ir kalpojuši, bet tajos ir caurumi. Un putni, kā jūs redzat, nebojā plēvi tur, kur virsū aizsarga tīkls, bet bojā visur, kur ir caurumi. Šeit var redzēt. Katrā vietā, kur aizsarga tīklā ir caurums, ir arī putnu bojājumi. Reku šeit viņi vēl nav izsituši cauri, bet tūlīt jau izsitīs. Ja? Pilnīgi katrā vietā. Protams, ka tā ir liela nelaime. Un, protams, ka ir arī skaidrs, ka tos aizsarga tīklus nav laika lāpīt un nevienmēr ir iespēja uzreiz nomainīt, bet tomēr kaut kas būtu jādomā, lai šito problēmu atrisinātu. Reku šeit izstās ar tehniku ir saplēsts. Visur, kur aizsarga tīkls nenosedz plēvi, ir caurumi. Kaut kas jādara. Vai nu jālīmē ciet, mums ir speciāli līmlēnti, ar ko aizlīmēt šos aizsarga tīklus. Var, protams, arī kaut kāds ielābus mēģināt likt. Var likt pa virsu šiem te saplēstajiem tīkliem citus saplēstos tīklus ar cerību, ka tās bojājuma vietas nesapasēs, nesakritīs. Vai vieglākais, vienkāršākais variants pirkt jaunus aizsarga tīklus. Nē, tas nav bojājums, tas ir pleķis. Tā, jā. Tā kā šeit, ko redzēt. Te ir viens tīkls un pāri viņam ir otrs. Un kur šeit ir bojājums, bet apakšā ir vesela tīkla daļa. Tātad pilnībā pasargāta. Šeit blakus, kur tā nav, putni ir sabojājuši plēvi. Šajā gadījumā, protams, plēvis kvalitātei vairs nav liels nozīmes, ja ir tik daudz caurumu. Novēlu jums visiem nesaskarties ar šādām problēmām. Čau!